Sveiki! Iepriekšējā video tēma ir aktuāla vēl joprojām, un mūzikas industrijas monstra ietekmīgā producenta Šona Komsa, jeb P. Diddy, lietas sakarā internetā nopludināti uzpeld ļoti daudz jauni un šokējošu materiālu, kur parāda viņa tumšo un samaitāto pusi. Sakarā ar to piedāvājam ieskatu 10 dīvainākajos video, kuros redzams Diddijs. Sāksim ar video fragmentu, kurā Diddijs nofilmēts kādā izsolē, kurā viņš negaidīti uznāca uz skatuves un piedāvāja izsolīt ko ļoti saudabīgu un pat varētu teikt pretīgu. Es atvainojos. Es negribēju tevi pārtraukt, un es vēlētos ko izsolīt, ok? Un ja kāds vinnē, tas iegūst nakti kopā ar Diddiju, svētdienas nakts Ņujorkā. Un es apsolu, ka tava pakaļa pamodīsies trešdienā, guļot blakus man. Dzirdot ko šādu pēc tam, kad zināmas detaļas un liecības par to, ko daudzi pieredzējuši viņa ballīšu laikā, godīgi kļūst diezgan nērti. Bet es domāju, ka arī tobrīd sanākošiem cilvēkiem šāds gājiens likās diezgan augstprātīgi, ko var lasīt arī no viņu sejām. Un ja jūs domājat, ka viņš šeit jokoja, nu tad sagatavojieties nākamajam video materiālam. Un nezinu, kas notiek ar balto vīrieti, kad viņš atnāk uz P. Diddy ballīti, tad lūk, kas notiek ar balto vīrieti. Tev gan jāpabīdās būs, lai viņi var redzēt. Nē, pabīdies nost, tu vēl esi dzīvs, paskaties uz to. Rekord dzēriens uz viņa galvas, un tas ir James no Simian Mobile Disco. Viņš ir īsts DJs, DJiem nevajadzētu parubīties, bet, ja viņi nonāk uz kādu no manām ballītēm, tas ir tas, kas ar viņiem notiek. Un tādu sazāļotu cilvēku viņa ballītēs bija ļoti daudz, un pat bail iedomāties, kas ar viņiem tika darīts pēc tam. Čalis uz dīvāna te izskatās, ka nevalda pār savu ķermeni un atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Mūsu partneri LVB organizē pavisam jaunu akciju, un tā ir pavisam vienkārši. Spēlē savus iecienītākos spēļu automātus un krāju 1 punktu par katru 1 eiro apgrozījumu. Vislabākais ir tas, ka, lai dabūtu balvu, nav obligāti jāsakrāj daudz punktu. Jāpiemina, ka galvenās balvas vērtība ir 12 500 eiro vai arī ceļojums uz NBA All-Star spēli. Reģistrējieties caur mūsu affiliate linku, kurā jau tiek piedāvāti fantastiski bonusi, un dodaties uz akcijas linku, kur jums jānospiež poga piedalīties. Izmantojiet šo lielisko iespēju un tieciet pie dažādām naudas balvām vai arī fantastiska ceļojuma. Abus linkus atradīsiet aprakstā. Gadījumā numur 3 ir kārtējo reizi redzams tas, cik nežēlīgs viņš bija pret savu bijušo draudzeni Kesiju. Viņi strīdējās, un Diddijs nolēma uzņemt TikToku, lai tādējādi viņu pazemotu. Tajā redzam Kesiju, slēpjoties, lai tādējādi neviens TikTok lietotājs viņu nevarētu ieraudzīt, kamēr viņš visu to uzņem priekš TikTok live. Kas tev tagad ir jāsaka? Kas tev jāsaka tagad? Tev ne sūdu nav ko pateikt. Arī iepriekšējā video jums bija iespēja redzēt kadrus no viesnīcas novērošanas kamerām, kurās 100% atspoguļojās Komsa maniakālā kontrole pār Kesiju un arī milzīgā agresija. Pēc abu 10 gadu kopdzīves es domāju, ka viņa draudzenei būs nepieciešama psihoterapeita palīdzība visu mūžu, jo acīm redzami, ka viņš viņai radīs stipru emocionālu traumu. Nākamais video ir no 2016. gada slavenā amerikāņu komiķa Jimmy Fallona sarunu šova, kurā komiķis ar humoru mēģina norādīt uz to, ka Diddijs vienmēr atbrīvojies no pierādījumiem, lai neviens nezinātu, kas ieradušies uz viņa ballītēm. Tādējādi tiek akcentēta viņa paranoja par daudzām lietām, jo, kā saka, vilks zina, ko ēdis. Tu man mēdz aicināt uz savām ballītēm. Tā bija, jā, tā bija. Es atceros, kad vienreiz no tevis dabūju ielūgumu, un tā ir taisnība. Tev bija tās trakās ballītes, un viens ielūgums bija ar pašiznīcināšanās funkciju. Tajā runāja tu un... Jā, es to atceros. Tur bija informācija, kur ballīte notiks, un tad ziņa pēkšņi pašiznīcinājās. Jā, kā jau piebildu, tad Koms vienmēr gādāja par to, lai ap viņa ballītēm būtu pēc iespējas mazāk pierādījumu. Tas vien kārtējo reizi norāda uz to, ka viņš nojauta, ka viņu vēro un drīz viņa visatļautībai var pēkšņi pienākt gals. Vienā naktī producents pēkšņi izdomāja pārģērbties par sievieti un uzkrāsot lūpas, lai diezgan creepy veidā Snapchatā saviem faniem paziņotu, ka brauks tūrē. Redzamais būs patiešām biedējošs. Atlanta, es dodos. Paskatieties uz maniem parūku. Jo, Atlanta, es atvedīšu ko īpašu. Toronto, cash, what up? Tātad mēs dodamies uz Toronto, un mēs izklaidēsimies kārtīgi.
Tagad pēc šī video noskatīšanās var tikai vēlreiz apliecināties par to, kāds what the fucks notiek viņa galvā. Un tāds reāli bija galvenais industrijas noteicējs, kurš gadu desmitiem bija tas, kas noteica, kuri izpildītāji un dziesmas nonāks industrijas topā un čārtos. Vienkārši ārprāts. Labi, ejam tālāk. Tātad turpinām ar numuru 6. Zināt, ko Didijs vienmēr mīl darīt satiekot kādu vai sēžot viņam blakām? Viņam ļoti patīk tos skūpstīt. Un viņam īsti neinteresē tas, vai tam, ko viņš skūpsta, tas arī vispār patīk. Tātad vienreiz Grammy balvas pasniegšanā viņam nācās vilties. Viņš bija uz skatuves, lai pasniegtu Grammy slavenajam dziedātājam Bono. Kad Bono uznāca uz skatuves, viņš viņu apskāva un vēlējās noskūpstīt, taču tika atraidīts. Jā, kā šeit apliecinās, tad ne visi mūziķi baidījās no ietekmīgā producenta un viņa izveidotās mūzikas industrijas, kurā uz pusi dziedātāji bija dažādi kompromāti, kas viņiem lika izturēties pret Didiju draudzīgi un daudz ko paciest. Šim dziedātājam, acīm redzot, ir stingrs mugurkauls. Ar sievietēm Koms ir vēl dīvaināks nekā attiecībās ar vīriešiem. Kādā no humora tokšoviem Koms pat publiski atklāja, ka ballītais sievietes istabās tiek turēts ieslēgts. Tiesa tajā brīdī, par cik tas ir humora šovs, tas tika uztverts vairāk kā joks. Ja to nebūs tas, ko viņi grib, tad viņi vienkārši aizies prom. Uz durvīm vajag slēdzenes. Tas jau tagad sāk izklausīties diezgan bīstami. Tas ir mazliet neķīti, bet tātad izrādās, ka atsevišķas detaļas no Freak-off šoviem Didijs nebaidījās apspriest arī publiski, jo iespējams sajūta savu lielo varas un nesodāmības sajūtu. Un tajā pat laikā skatītāji tobrīd šo Didiju aprakstu uztvēra par tādu kā joku. Ejam tālāk. Didijs ir pirmais vīrietis, kurš TV ēterā spējis nobiedēt bezbailīgo un nepārspēto boksa leģendu Maiku Taisonu. Kādā sarunu šovā viņš sēdēja uz vienu dīvānu, kad vienā brīdī Taisons pamanīja, ka pie Didija roka atradās nepieklājīgi tuvu viņa pēcpusē. Tāpēc viņš ar joka palīdzību mēģināja no šīs neveiklās situācijas tikt vaļā. Ar smaidu sejā, maigi saķerot roku un noliekot to tālāk no sevis. Jā, lai nostādītu boksa smagsvaru šādā neveiklā situācijā, ir jābūt tiešām lielai ietekmei. Un te atkal jāatgriežas pie Komsa impērijas, kas bija iebaidījusi lielu daļu izklaides industrijas. Domāju, ja P. Didija vietā tā izdarītu kāds cits, viņš turpat jau būtu saņēmis kā minimums lamu vārdu birumu vai pat papurnu. Tagad atkal atgriežoties par pusauģu Bībera un Komsa attiecībām. Šajā reizē apskatāms kāds sarunu šovu fragments, kurā abi viesojas un brīdī, kad Bībers sāk stāstīt nianses par bēdīgi slavenajām 48 stundām, ko viņi abi pavadīja kopā, P. Didija nekavējoties iejaucas un mēģina noregulēt situāciju, virzot sarunu uz citu tēmu. Viņš uzdāvināja man Lamborghini. Tas ir jau, bet es to vēl neesmu dabūjis. Jā. Kad tas Lamborghini varētu viņam parādīties? Viņam bija iedos Lamborghini uz kādām 2 dienām, un viņam bija piekļuva arī mājai, un viņš labi zina, ka stāstīt par tādām lietām, ko viņš dara kopā ar lielo brāli P. Didiju, it sevišķi nacionālajā televīzijā, nevajadzētu. Jā, tāds satraukums par to, vai tik puisis neizpauž ko lieku, uzreiz parāda, ka Komsam ir kas slēpjams, un viņš manāmi sanervozējās, kad tika pacelt gaisā tēma par 48 stundām, ko pavadījuši kopā. Vispār pat bail iedomāties, ko nācās piedzīvot pusaugu Bīberam, zinot visas tās tumšās detaļas un ballīšu aizkulises, kas nākušas gaismā. Un noslēgumā, kas, ja es teikšu, ir reāli pierādījumi tam, ka P. Didija uz saviem ballīšu viesiem praktizējis dīvainus sātaniskus rituālus. 2004. gadā Koms organizēja savu dzimšanas dienas ballīti, kas sākumā šķita tāda pati kā pārējās ballītes. Viņš uzaicināja tādas slavenības kā aktierus Villu Smitu un Ovenu Vilsonu un daudzas citas slavenības, lai tie nāk un izbauda dzērienus, paēd vakariņas, bet līdz ko visi gaidīja ēdienu pasniegšanu, situācija strauji izmainījās uz tumšo pusi. Pēkšņi tika ievests galds pilns ar dažādām ogām, un pa virsu gulēja pilnīgi kaila sieviete. Un ja tas jums nelikās pietiekami creepy, tad jāmin, ka tālāk pienāca pats Didijs, aizdedzināja vairākas sveces un aicināja viesus pielūgt guļošo sievieti. Pēc tam viņš aicināja visus cienāties ar ēdienu, kas bija uzlikts uz kailās sievietes ķermeņa. Visbaisākais ir tas, ka šīs fotogrāfijas tika glabāts noslēpumā 20 gadus, kamēr kāds tās uzraka un publiskoja. Jautājums, cik daudz un kādas mistiskas biedējošas fotogrāfijas un video atklāsies vēlāk? Varam tikai minēt un gaidīt. Visu labu!